Kā ieguldīt Baltijas obligācijās? Tas tā droši vien daudziem aktuāls jautājums, ņemot vērā to, ka procentu likmes tur ir augstas. Daudz par to runā, piedāvājumi izsnēs kā labi. Bet kā to īsti izdarīt? Labā ziņa tāda, ka tas ir kļuvis vieglāk nekā agrāk. Daudzos gadījumos var pieteikties obligācijām caur internetbanku. Bet nevienmēr tas tā ir. Daži praktiski punkti. Piemēram, ja jūs redzat jaunu publisku obligāciju piedāvājumu, un jums ir konts, piemēram, SEB bankā vai Svetbankā, tad parasti ir vienkārši ieejam internetbankā, jums ir jābūt atvērtam vai ieguldījumu kontam vai vērtspapīru kontam, un to mēs sadalīt ar vērtspapīru notikumi vai kā kurā vietā. Ja? Un tur tad attiecīgi var pieteikties šiem piedāvājumiem. Bet, ja gribās pirkt obligācijas otrreizējā tirgu, tad jau tā situācija paliek mazliet sarežģītākā. Kurā vietā citur vajag zvanīt brokeriem, citur varbūt ir kaut kas pieejams internetbankā, bet galvenokārt tad jau vajadzēs zvanīt. Arī jārēķinās ar to, ka varētu būt komisijas augstākas, ja mēs pērkam otrreizējā tirgu. Par šo darījumu pakalpojums kā tāds, ka mēs zvanam un iesaistam cilvēku, ja tas reiz, protams, aizņem laiku, resursu, un banka par to grib vairāk saņemt. Pēc pavisam īsā vienkārši atbildi, kā iegādāties obligācijas, Baltijas obligācijas. Ja? Tad, ja tas ir pirmreizējais obligāciju piedāvājums, tad tipiski tam vajadzētu varēt spēt pieteikties internetbankā. Ja gribās pirkt otrreizējā tirgu, tad zvanām brokeriem.